Shut up, Morty. You're 14. You watch videos of people on YouTube reacting to YouTube. That's the whole cycle of your generation. Consuming content about consuming content, never creating anything real. You're stuck in an endless loop of distractions, Morty. The universe doesn't care about your reaction videos, or your likes, or your follows. It's all meaningless, Morty. Nothing you do really matters. And the sooner you realize that, the better off you'll be. Wake up, Morty. You're stuck in the shallow pool of entertainment that distracts you from real life. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Nu, labi vakar, labdien, sveiki, labrīt. Mēs esam atpakaļ, ir mēneša pauze vai vairāk bijusi, kopš mums noskatījāmies. Mēs arī īstenībā paskatījāmies Akapela battle, bija baigi labs. Baigais sūds bija pārāk. Bet, jā, fināls. Šis ir fināls. Spēle par 3.4. vietu. Visstulbāk būtu 2.4. 3. būtu, zini, vismaz medāls kaut kāds, tur naudiņa kaut kāda. 2. jau arī dabū medāli. Jā, kādu šotu uzsauks gan jau reiz 3. vietas ieguvējiem. Šodien būs dzintars mums pret Zalcu. Dievs, zini, kā ir? Davai es sākumā pateikšu, kā ir. Nē, nu saki, kā ir. Man liekas, ka dzintaram nav vispār vārīgi. Viņš ir atnācis te papist. Tā kā, lai arī kā viņš būtu sagatavojies, ja Zalts pat atsistu galvu pa ceļam un aizmirstu visu savu tekstu un sākt freestylot, tā kā dzintars to izdarīja iepriekšējā reizē, viņam tā dzintara lažas dēļ ir tāds materiāls, par ko viņu nodirst, ka, manuprāt, tur, ja dzintars ir atnācis, tad viņš ir atnācis papist. No, tā kā tur nav citu vārīgi īsti, manuprāt. Es ceru, ka būs interesants battles, bet es šaubos, diemžēl. Nē, nu jā, es ceru, ka dzintars šoreiz būs sagatavojies. Es noskatījos interviju, nu, to, kas bija pirms šitā te viss tā intervija. Kaut ko Zalts teica, ka viņš sarakstīs dzintaram ir vārdus. Whatever. Es nezinu, es to tā čik pārskipoju, bišķīt pāri. Bet, jā, nu, dzintars ir sagatavojis, viņš teica, ka pateiks, kāpēc viņam tur nesanāca iepriekšējā reizē kaut kas. Whatever. Varbūt viņam ir labs iemesls. Nu jā, vienalga, kā tas ir. Es domāju, ka nav ko tur lieku laiku tērēt. Es domāju, par cik dzintars piedalās šajā battlā, tomēr cik reizes viņš pateiks bazarē. Bazarē. Nu, sākam bazarē 3 vismaz sākumā, un tad vēl kādus 4. 7. Es pat turos pie 12 bazarā šoreiz. Brokastīs ir jogurts ar kaut kādu mūsli. Man ir 3-1 kafija, Salvim ir peperīts. Jā, nu kā mēs redzam, mēs esam tuvu diezgan tāfeles atbrīvošanai no šī lāsta brokastu šova. Tādēļ, nu neko baigi daudz vairāk laikam nevārīsimies. Un skatīsimies. Es, ja godīgi, tā pauze ir bijis tik liela, ka es vispār neatceros, kas ir jāatskatās mūsu tajos video, ko mēs esam runājuši. Jo es reāli neatceros, ko mēs tur esam sazīmējuši. Es reāli nesaprotu, skatoties uz tā. Ko tu nesaproti? Viss ir skaidrs pieteikumi. Te bija 8. fināls, kas izgāja no 8. fināla katra pāra. Tālāk, kas izgāja no 4. fināla un tagad, kas izgāja. Es vairāk par to mūsu to tabuliņu augšā te. Nu, vienkārši, ķipa, sanāk tā, ka... Es vēl joprojām neuzskatu, ka es esmu pateicis to, ka es sarodoju, kurš ir pirmajā vietā. Nu labi, whatever, kā ir? Ķeramies klāt. Pasastan krokšēm, jā. Man laikam jāuztais bildi, lai ir ko ielikt pēc tam montāžā. Pagriedās sāni. Izšoju dibē. Labi, atgriežamies pie tēmas, ja? Nu, ķeramies klāt dzintars pret Zalcu. Nu, klāt, pagad. Ir kaut kāds prognozes, par ko tu saki, ka Zalcis pats šito? Es neredzu īsti, ka tur tas ir... Nē, nu jā, es nezinu. Ceru, ka dzintars ir sagatavojis un nebūs tā kā iepriekšējā reizē pret Fēliksu, ka bija tā, ka mēs tur... Kas tur notika tikko? Galīgs randoms. Nu, tā kā skatāmies, klausamies. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles. Tas ir fināla pasākums, battles pa 3. vietu. Ots izstās tik haipastēs, viņš knapi acis tur vaļā. 3-7-1 battles. Tas ir fināla pasākums, battles pa 3. vietu. Palādi, un vai mēs varam ierot troksli? Kā saka, acis tā kā peļu atstiņas. Šodien ir fantastisks emocijas, un pirms mēs sākam, protams, mēs gribam pateikt, zini, pēdējā pasākumā lielu paldies. Pirmkārt, LV... Viņš kaut kāds bites ir sakodušas. Pēc skors ierodam maksimāli troksni viņiem. Starp citu, uzreiz gribu piebilst.
371 XLV, bet merch nākamā nedēļa gaidat, būs preorders. Katram būs savs izmērs. Jā, kāds sakars. Un savs numurs, tas ir otrs. Un otrkārt ierodam troksnim Monster Energy! Ok, ejam pie batla. Batls pa 3. vietu. 4. vieta iegūs 300 eiro naudas balvu, tā kā neaiziet bez nekā. Okay. 3. vieta dabūs 700 eiro. Diezgan normāli, nepastrādāja. Tā kā tā, reper Palam no Mondas, pasaka, kas tu esi? Dzīvi. Ierodam troksni maksimāli dzīvi! Reper pa kreisi no manis saka, kas tu esi? Hey, yo, what's up? Te Zalts, Rīga, Daugavgrības cietoksnis, tā ir tā salas dzīve. Ko tu zini par to, bļā? Neko. Ar mani labāk nejotko. Bļā, es tevis kaut kādi zaudētāji savākušies. Dāga, es tevi redzu. Šteina, es tevi redzu. Let's go! Okay. Laba enerģija. Pēc izlozes, ko jūs redzējāt intervijā pirms pāris dienām, un tagad jūs viņu neesat redzējuši, bet pirms pāris dienām jūs viņu redzējāt, ja jūs bijat YouTube. Pirmais sāk dzīvi. Tā kā ierodam maksimāli trokstam Melo Shake, let's get it! Hey, jūs. Panama, show myself. Kas tev tiešām liekas? Bazarē. Kas tev... Bazarē. 5. Nope. Kas tev tiešām liekas? Bazarē. Kas tev tiešām liekas, kad tu nāks mani bļete pārmācīt? Ja tā tiešām ir, tad tu esi sajūts prātā džītak, nepārprot savu pozīciju. Tas, kad es iepriekš nebiju sarakstījis, nemaini to, ka tu esi biju un vienmēr paliks mīt. Tev jau kās garām tā kā šitās brūts neizsadzīs. Un, protams, nevar noliekt to, kad atnākot bez teiks uztaisīju nereālo apisienu. Bet ja es būtu sarakstījis tā kā tu, es nebūtu pat ieradies. Godīgi sakot, man pat skauž savu spēju prezentē tik viduvēji huiņu ar tik lielu pārliecību. Vēl vajag pakačāties taviem bāriem. Nav svara, jo tu tikai nāsē pispļa kreatīnu. Personīga rinda nevien. Tu pros jau gadiem visiem spied savus jobanos reprezents klausīties. Es nevaru ciest, ka vērtē augstāk tevi, jo redz, tu esot veterāns un tevi daudz vārdens. Bet man būtu kauns kā tev spļaut betlā bez pančiem. Bet tas sūdz, ko tu dari, prosta māja, kāja pāris ekstra soļiem. Šodien nesanāks izprukt ar vecmeistaru titulu, kurš tu īstenībā nespelnīs, jo Zalts un Rīms ir gandrīz tikpat sūdīgs duo, tā kā Zalts un Rīts, divi augstprātīgi tirliņi no Daugavgrības, kas sevi sauc par džīs, kad mauc uz bīt, bet nav tāda īsti, jo tu mīs būt īsti, un es zinu, ka tu jūties tā kā Tonijs Montānā ar savu mazo draugu, bet tas galīgi nav no svara šeit, jo šie rieksti ir vienīgais, kas tev pie Scarface, es tev apsveicu, tu dūri rekordu ar visvairāk. Ir labi. Baigi labi nav, bet man... Ir diezgan labi, es nezinu, es nejūtu, ka tur būtu kaut kas slikts. Nekas labs tur nav. Man liekas, viss tas, ko viņš saka Zalcam, viņš to dara pats. Viņš mauc vidēji huiņu un ar baigo pārliecību. Bet tā huiņa ir huiņa. Manuprāt, vienīgais, ko es te noķēru, bija, jo viņš tur vēl ko tur Zalcam pārmet to māju un kāju. Un cirreiz viņš pats vispār atskaņas nekādas tur nav ielicis, bet tagad bija starp citu divvārdens, ja tu ievēroji. Tur bija par to Zalts un Rīts, baidies būt īsts vai kaut kas tāds. Bet, tā rinda par to, ka viņš pateica, par to Zalts un Rīts. Kāda viņa ir, tāds likās diezgan fani. Par to Tomijs Montana, ka to ar savu mazo draugu. Vienīgais, kas tev skārs feisu, ir tās olas, viņš teica olas, jā? Kaut kas tāds. Jā, tas tā ļoti labi, viņš nostrādāja tos kārs. Jā, bet arī varēja redzēt, ka, man liekas, klātienē nebija uzstāstījis. Labi, klātienē es pēc tava teiktā saprotu, tur vispār, ja tu nestāv blakus, tu neko nesaproti. Šajā sezonā es neesmu bijis, bet es biju agrākās sezonās, un tur bija šī izstāki, tur, pa lielam tur vispār neko. Ne īsti redzu, ne īsti saprotu. Klausamies tālāk. Man vajag 1 minūti, mazāk. Kas tas ir? Šitā tumba neskan. Tu skanē? Neskan. Mācam? Vairāk sapistākiem veidara bītiem, uzvarētiem batliem, prasīčiem ar pieredzes trūkumu. Baigi krūti, bet tak nedīts daudz, gandrīz neko nedarot, es ticu tikpat tālu, cik tu, jo dzīvi kā rīm met viņu ap, tu pietika te ar huk, bet tu dabūs čēbar, bet ar visu atbalstu pārsvar, es pārsvaru, nomest tāds bārs, kas liktu veterānam ierašanos. Dzirdēji, tik tehniski viņš bija, liekas, salīdzis.
Dzīkā rīmēt viņa apdū, pietik te ar huk, bet tu dabūs čēbar, bet ar visu atbalstu pārsvar, es pārsvar. Nomest tāds bārs, kas liktu veterānam ierašanos pārdomāt. Nāku vēst tā kā ziemeļvējš, tavā ļevajā bumerā atstāja bukt, vai tas ir ātrāts. Kaut gan huizim, vai tevi vispār par bembis tu var saukt, jo šitas ībus pļetam drandaļetam gadiem pie tie stūs sēdēs nav. Jo vecums nenāk viens, tas uz betu līdz paņem arī sievu, bet ne jau bļekā atbalsts, bet kā designēto šoferu. Augām pisies taisīs savu motrepu, tu tirs pa jauno lirikām, bet pats bļa vairāk ripas pūt kā galda hokejs. Ok, pāns. Mīd. Nu, normāli. Man patika tas par to, pat nāc kā ziemeļu vēšu. Finālā normāli. Ko finālā kāds sakars? normāli? Nu, blē, what the fuck, Rihard? Tas reāli, ja mēs es vienkārši ņemu kā piemēru no tā, ko viņš izdarīja pirms tam, kad atnāca pret Feliksu. Viņš nebija Vispār pelnījis. neko tur neizdarīja. Tāpēc man liekas, ka šis ir tas, ko viņš izdarījis, ir sagatavojies. Šoreiz es viņu vērtēju tieši tāpatās kā visus citus nabagus, kas tur piedalās. Nu, es skatos no tāda aspekta, ka bija daudz krūtāk čoka, kas izkrita daudz ātrākā posmā nekā... Nu, ko es zinu? Pagaidām viņš diezgan labu sniegumu ir. Viņa tās rindas saliktās arī tas pats, pieņemsim, ziemeļvēšu un atstāja tavā bembī bukts. Saprat vispār? Ne. Nu, nesaprat, jo, zikā, ir tā grupiņa... Kāds ziemeļvējuši atstāja bembī buktu? Vot paskaidram. Ir tā grupa bukte, un ir viņiem dziesma ziemeļvēšu. Ļoti labi rindas salikās kopā. Nu, ka viņš to ir reāli tā deliverojis. Nu, ka es pirmo reizi dzirdu, ko tas... Jā, nu, tu nezini, es biju dzirdējis. Vienkārši man tas likās diezgan prikulīgi, ka viņš to tā pasniedz, ka, es to bembī bukts. Nu jā, bet tur arī, man liekas, ok, labi, es Nu, tas bija diezgan labs to palaidu garām, iespējams, mēs kaut ko vēlēsim palaidus garām. Garantīgi. Bet, bļaļ, nu, manuprāt, ja tu nāc publikas priekšā maukt, tiem punchliniem vai tiem prikuliem ir jābūt tādiem, kas aizies vismaz, nu, lielākajai daļai, vismaz 60% ir jāaiziet, lai tev, nu, tā kā, ja tas ir kaut kāds, bļaļ, prikols pa kaut kādu latviešu grupu bukte, kur neviens nezina, nu, bļaļ, nu... Ne, nu, bet whatever, man likās diezgan prikolīgi. Nu, labi, jā, nu... nebija sūdīgi. Es nezinu, nu, ķipi, ja Omas mājās varētu no telefona balsot pa uzvarētāju, varbūt kādam arī aiziet. Ej, jo, palādījum, kā jums patika dzīvi, pirmais rauns! Zeltam ir jāatbild, vai mēs varam ierūt roksni! Melo šeika, let's get it! Jā. Bļā, bet beats ir labs. Jā. Bļā, beats man nereāli patīk pirmais. Un man laikam, es nezinu, cik tas ir objektīvi, es vienkārši heitoju tādu interflow, es nevaru, man liekas tāds, nu, bļā, tas ziemeļvējš, nu, bļā, nu. Nē, nu, es tev saprotu, bet man patika tās, kā viņš bija sarakstījis, jo man vienkārši tas, kā viņš iepriekšējo reizi startēja, man bija what the fuck. Tā kā, šis man ir tā kā ļoti liels progress liekas no viņa. Nē, nu. Ej, jo! Panama, show us up. I will. Jā. Gan jau domā skaitīšu par to, kā izgāzies tu pusfinālā. Jā, man būtu viegli pulu kustinātā, lēti prikoli, ka miķis te var klusinātāji. Bet, protams, ka tā būs, nevajag pat musināt. Prasu, kurš te nūps dzī, kad es klausos, kā tu skait virs galvas zī. Kamēr tev šitas ir grūt, man ir easy. Es te skraidu ar to uzī, tā kā easy. Pieteicies, paņēmi, sapnis nu ir piepildījies. Cerēji, ka iznāksi ar klautu un vēl piepelnījies. Bet izrādās, ka tomēr esi netur iemaldījies. Bet šitā vispār nepieminēs, tika piedalījies. Jo Leks jau ierādīja tev vietu, bet ceturtā ir par augstu. Tu piemānīji ikvienu, kaut nerunāja nems daudzi, kā pieklājīgi liekas. Bet nenormāli arī kauns. Kaut būtu neatbrauc, kā tevi sauca. Dzī, kad klausos, kā tu skaiti virs galvas zī. Kamēr tev šitas ir grūt, man ir easy. Es skraidu ar to uzī, tā kā easy. Fujek, mēs neesam līdzīgi. Tu redzi tikai mirāžas, man vīzija spīd. Es te palikšu, tu izmirsi kā DVD. Daru tikai tā, lai beigtu drīz dzīvi. Redzi mani uz tiem trekiem tā kā DC sneakers. Es vajag muzonu, tu tikai spīd, zini speakers. Nāku traku uz mīnus, aķip slīdinu beamers. Nevar likt kopā dzītaru un līderus. Dzītars ir tas pats, kas dzī. Kad klausos, kā tu skaiti virs galvas zī. Kamēr tev šitas ir grūt, man ir easy. Es skraidu ar to uzī, tā kā tur īstu duraksīgs, nav paceries, kas uzrakstīts. Pļēgurotājs sacerējies būt runas vīrs. Netiktu man garām pat, ja sacerētu burvestības. Oi!
Izdrāza sevi pakaļā, man liekas, tikko Zalds. Reāli, viņš sevi dzirdēja, viņš tikko nodirsa dzintaru un pats sev iesprauda dildiķi pakaļā. Tas bija tikko, viņš reāli šitādu te dziļo uzsēdināja sev, uzkāpa virsūrā. Tuk, tuk, tuk. Labi, drīkst parunāt. Negadīgs, tāpēc, ka tu dzirdēji, kā viņš uzdirsa dzintaram un pats pazaudēja vienkārši visu savu tekstu. Jā, es tev piekrītu. Zalds, ahujeni, bļa, tu esi čoks. Es piekrītu, ka nav labi, jo... Tas bija ļoti slikti. Es varu parunāt, lūdzu. Runā! Jo, pirmkārt, man liekas, jau pirmajā tajā vispār bīta daļā viņš sev iešāva kājā otro reizi mācot to pašu piedziedājumu, kas bija priekš manis Pere Bors. Jā. Otrkārt, tas, ka viņam bija tā vieta, kur pazuda bass bītā, un viņš pēc tam sāka teikt kaut ko. Jūs zināt, kas ir dzintars, un viņš netrāpīja apakaļ, kas tā baigi iegriezās ausī. Un viņš visu laiku tāds ļoti... nepārliecināts izskatās, un tāds ļoti, viņš tur kaut ko groza kabatā savu austiņās, ķepa to skaļumu, un tāds ļoti, tikai var just, ka viņš nav pārliecināts. Nē, sākums viņam bija labs. Man sākums patika, kā viņš iesāka. Nebija sūdīgs vispār, tā, kad arī, arī par to, ka viņš tur to dzī, tev ir, klausoties, tev ir uz galvu zī, krūta rinda. Iztēlojies jau. To var sākumā un to var beigās. Jā, bet nevar atkārtot vēlreiz. Vai viņš atkārtot, tāpēc, ka jau sapisās kaut kur kādā vietā? Huizi. Bet, ar šo viņš reāli sev, man liekas, noraka to, ka viņš uzdies dzintaram un pats tur vienkārši pazaudēja. Skatīsimies, kas notiek tālāk. Kas uzrakstīts, tā bļēgurotājs sacerējies būt runas vīrs. Netiktu man garām pat, ja sacerēta burvestības. Sarakstītos pants, jo nevar būt tā, ka viens pēc savāri to zambu. Tavs talants ir tikai tas, ka tas sūds savādi skan. Dzī, kad es klausos, kā tu skait virs galvas zī, kamēr tev šitas ir grūti, man ir easy. Es te skraidu ar to uzī, pants. Bet tas nav fināls, kas tas ir? Tas jau nav fināls. Batus par trešo vietu. Nē, tas arī skatās fināls, bet... lai kā es to negribētu teikt, man ir jādara dzī pirmais, Pirmais rauns ir dzī, ar garantiju. Es nezinu par ko, vienkārši par to, ka viņš var atcerēties vārdus. Nē, par to, ka viņš ir sarakstījis. Labi, palādījum ierovi troksnīm, mēs turpinām! Ejau, cik! Nekas Zalds novilka jaku, viņam tūltās viss aizies, tā jaka pīsa galvu viņam. Ir jāatbild ar otro raundu un Melo šeit, let's get it! Bazarā. Tā nē. Tu jau zaudē. Ko? Bazarā skaidri. Nav nekas vairāk, ko es gribu, kā no sirds visiem atvainoties, bet nav jau arī tā, ka es nācu, lai sāktu tagad attaisnoties, bet daži no jums to vien grib, lai es pastāstu, kas man tur todien bija. Labi, es teikšu, kā ir. Mums visiem šajā telpā ir lietas, par ko mēs nekad nerunātu skaļi. Kā piemērs, albumi tavi! Tev nebūs uzslavs, ja tu pats nelūks viņas, bet nav jau brīnums tev par repu toāks telūzijas. Tāda tipa nūķi saka īsti, hip-hops ir mirs, bet tas sūds, ko tu tais, nekad dzīves nav bijis. Trakais dzejnieks tik pa naktīm raksta bārus. Nav brīnums, neviens negaida, ka tie gaismā nāks. Mājās gaida sievu, bet kad aizies, pēkšņi pisies vairāk nekā Džingis Hans, ko šitas pimpis man vispār pateikt var. Izņemot to, ka vien bēts sapis, kamēr viņš pats ir 7 brutāli papis, pret zietni jau ziedz tavu kapliņš, ārā saules bija tūlīt vasara klāt, bet pat ar visu to nav neviens, kas tavu muzaut šaslīgs, gribēja izīt battle tikai apis, un tas ir īstenībā diezgan rēcīgi, jo pat ar visu to, ka ķipa Eiffel oftē ar tavām dundu krīmēm ir Parīs, tā kā Francijā, var jau sāk glās skandinātā, ka šampis prāks, un tu sev dabū zils acs, skandināvu nesanāk tev īsti arī izsisties, iet strīmiem čābīgi, kādreiz gāju volejbolā, un tikai tur tev arī sanāc nahuj netā trāpīt.
Man jau apnik šitais negatīvais pazars. Dzīve labsirdīgs, es īstenībā tikai atnācu šeit, lai kā mēs priekšā pabarot šito pomas tā kā kravals, jo neviens cits laikam nedara to. Džeks ir izkāmējis tikai ādu, kaulu šņauts un kurī pa daudz. Palikt badā, jo tu visu naudu iztērēji badām. Nāku pozitīvi pret šito Vito frīku. Vismaz vairāk nevajadzēs tev zobirs, kad tie zobirs. Ar vecumu arī paliec stulbs, vairāk ideju nav. Izdzis uz spulds viens galvas, vismaz šovakar savus vārds tu bļaļ ēdīs san. Un kāds vēl bijis pret tādu, kas izstāst, ka zālēti. Pret tu šito nepaceltu, ja pat tev meins būtu prālēts. Saka prālēts, nekas tak nav akmenī kalts, izņemot tas, ka viss, kas spīd, nav zelts pants. Kāda bomba? Nezinu, pēdējais teksts bija labs, man liekas. Viss spīd nav zelts. Jā, un kāds, kas tur iepriekš bija, kad te zoba birs, nevajag zoba birs. Nu, bļaļ, come on. Pēdējo, tas bija labs. Es neko neteikšu. Skatāmies, vai tā jāka palīdzēt zelts. Vēl āmen, ka mēs neaizbraucām. Ejo, palādījumi, kā jums patika dzīvi 2. rauns! Ok, iedod maksimāli rokas zelcam! Melošek, let's go! Es ceru, ka zelts parādīs, kas tu bīdi jādara. Ejo, kāds zina šito čeku? Kaut kā nedzirdēts simulē čeku. Es būs fabrikāts, ēda sinepēm un kečup. Te ķeru Pokemons, it kā mani sauc. Bumbas tā kā nāves zvaigznes nāk ar spēku. Metot frāzes, kas inficē tev prātu kā sērgs. Pļauj sūdu, puikas uztver katru vārdu kā svētu. Sensis pie miķa, tava kliķa jau līdz pāri pār sētu. Jā, tava eksistence pārāk sēd. Vēl viens dainārs tikai vairāk ēd. Paliek skumji klausoties tādu vārgu zēnu, cenšoties nokūpināt mani, bļetu pārduzētu. Tieši tā, EGR tas ir pa dūmiem. Tā es te tik solid vari saukt mani pa būvnieku. Kad rakstu, rīt no pazemes tie grūdieni. Daugavgrīvas cietoksnis, es miršu uz tiem mūriem. Šitas repo rajonu, kaut fujeksi no laukiem. Blakus dārs instantai krīt no vēl jauktiem. Bija pat laiks, kad atgādināja sakarīgu jaunieti. Tad saskatījās vidakus un sadomāja kauties. Mani spēc, nāku visai lakoniski. Nekā liek lietā viss patrons fiks. Spļauj uguni, mans vārdu krājums drakonisks. Tu un reps, bļetās attiecības platonisks, jā. Pagājušajā betlā man paslīdēja kāja, bet sensis ir mājās, bet ja saspīlēt gāja. Daru savu lietu ar galvu skatītāju māju. Ja darītu kā tu, nu tad es arī metu vāju. Tev tak vispār nebija pat paredzēts te būt. Varēja vien palikt savā pazemē un būt. Neturi šim līdz, tikai bazarē to sūd. Knapi 2. pants un tavas smadzenes jau kūp. Sapni, kā karali. Sapinies ar mani un tas ir garantēti mūds. Lūdzu Dievu, tavas dienas repā garām te nu zūd. Nav nekāda vajadzība, lai kāds parodētu mūs. Kad raksts tas ir nopietni kā vēstules no tiesas. Kamēr tavos pantos nav ne dvēseles, ne riekstu. Kā bērns, kas izdomā izspēlēties ar liesmu. Tev nav ne jausmas, kādi mēsli te briest. Flovi un bāri vari saukt mani pa karostu. Tavs skatavas vārds varētu būt baltais karoks. Ja tev garšo rīms, zini zelts baros. Man tas soul food. Dzīri garos, bišķi dope sūds old school. No jebkuras pozīcijas viegli gol gūt. Olas tā kā puķim vari saukt mani pa Goku. Un tas kā skaitu, tev ir mīkla kā sudoku. Wow, ZALC, esi so good. Redzu, kā tu skaties, ko tu skaudu, dude. Es vienkārši daru, kamēr tu snaudu. Un vēl bišķi piestrādāju pie tā sound. Poha, ka viņš sapisās. Pilnīgi poha, jo... Es teicu, zelts parādīs, kas šitā bīta ir jādara. Un te flovi, dzintars skanēja kā dzintars, viņš teica skanēt arī bez bīta. Tāpatās viņš varētu peles batlā mierīgi iet pret Arči un šito ten zaņāru un tur... Būtu viens un pats. Viens un pats, jā, bet zelts, šitais bija jau līdzi. Jā, bija tāds atklāšanās. Ok, viņš nokūla, bet viņš tur nepazaudējās. Viņš tur turpināja, kā tas bija pozitīvi, Pārliecība arī kaut kādus beigām viņš ieguva, man patika vispār tas... Viņa kustēšanās tur bija ļoti labs, Fāteris mājās. Tā kā viņš ir ieņems to, ka viņš tur iepriekšējā reiz bišķi tur nohaltūrēja, kaut ko sapisās. Es nezinu, šautauts viss labi, viss kārtībā, zeltsam 2. es dodu. Es ar zeltsam atdodu 2. pantu, jo, jā, tur bišķi nokūla dzintars, it kā varbūt pārliecinošāk, bet tā kā jau tur teica, viņš arī vienkārši vienu un to pašu vēlreiz iemauc. Vispār nekāds pārmaiņas nebija tajā. Jā, pat nebija nekāds tur brekte vai kā tur tas sauc to grupu latviešu pieminētā. Jā. Dāju pie tā sound. Bukts. Šautauts maniem baltajiem, kas dara to sudoku sūdu. Iedod maksimāli troksti!
Ok, Dzī ir jānobeidz šis battles ar 3. raundu. Viņam atbildēs zelts, bet pirms tam mēs iedodam maksimālu troksni Dzī! Nē. Tas ir viņa pēdējais pāns šajā sezonā. Iedodam troksni! Bet to es saprotu. Aiziet, Melošē! Es pušo jaunu sound, katru raundu jaunu flow nāk. Vienīgais, ko tu, pušo, ir sodakās. Mēs visi vienādi tāds savos tekstos stāst, bet to saka fujeks, kurš savā pīk izklausās pēc PKI wannabe. Ko tu šitai spēlē vispār esi tevis loh? Ja es gribētu dzirdēt stulbo repus, labāk ieslēgt Elio. Tevi toča aizbrauc jums, ja tu domā, ka tev skatoties var lepoties pirms batlot iet, kāds domā labāk atrod rieksavs. Savādāk tikpat labi, šādi tas var notikt ar jums. ZALCS lai iet, tais huizi kaut kur tālu no mans, vai samaksā savus kredītus vai sīču pieskatīt. Godīgi sako, man ir pilnīgi pohuj, ko tu dari savu dzīvi, jo tu pīps esi tikai batlos dzīvē. Pulsīs, māteģi ir hermafrodīts, kāda atšķirība, cik tu sarīmē tur viss eleganti. Ja tu katru reizi ienākot šai telpā, pēkšņi aizmirst, kas tu esi, tā kā Severants. Ne jau Severants, tikai tāpēc, ka tu no vienas kara beidz. Un es zinu, ka tu ikdienā galvenokārt sapņo kļūt pa galvenokārt, bet tev vēl tālu, lai kļūt pa tūstu gūts. Tev nodzēsīšu cīkvis lūdz, lai tu atlika šo mūžu, tagad apkārt Hitlerūs, šitas zelts ir pirīs, knaps šķirīs, tavs sapatāt, tāpatām. Sasmalsinu metu klāt, viņu zamasās, sastampāju, kuri klātā, lai tā salts. Par tevi gandrīz neiespējami kaut ko teikt, jo tu pat neesi pietiekami interesants, lai tevi heito. Tu saka, nāsta trenēt savu labo kreiso, bet es jau gadiem gaidu, kad sados beidzot. Ja mans lāši tev nav motivējuši, beidzot dziļāk ieiet, no viss sirds lūdz tev mātiņ pietiek. Tie tavu stāstīņi jau piegriezušies, te kusties uz māju pus pa ceļam piestāj. Paņem bonītu un atskaties uz to, kā to es nācu un ļāvu sevi šeit pist vairāk par Bonnie Blue. Apist tev kā piramīdas hemp, jo pirms es pametu šo atmosfēru tā kā halucigēns sēns būtēts. Es orientēju tēls un to pieru mēlu. Šādu gaisot tavā amigdalā, tā lai gaisma tiek pie čiekur dziedzēs. Tagad to es apgaismot. Kā tu attaisno to, ka repo 10 gadus ilgāk, bet tu stilu nemāk normāli ieflavot. Tev tak sieva strādā vaivaros. Negribēju viņai pajautāt, vai var iemācīt to par bītu staigāt, tos laiks ir aizgājis. OG, par kuru ir vienalga, visiem OG un jauniem vēl vairāk. Visiem tagad pohuj, cik tev traks pāns ir prātā. Uzstāties tu varēs tikai pansionātā, bļeļ. Es taisīnu uz papisējiem, jo tie repot māka. Dod pudeļu brāļiem, kuri cenš, bet pat netiek iekšā sezonā. Un pat nedomā, sāk man par to, ka prasījies tev īsāks rauns. Un pat vien brīdi es biju gatavs izstāties. Es nevarēju sarakstīt, bet es negribēju visiem spiest, un tev huj tik ilgi klausīties. Sūdz par to 3. vietu, manā bažām īstenībā vairāk saifers ciet, un vēl joprojām šī mazliet neloģiski tas, ka mani noņēma nos, bet atstāja vietu šitādam blīdīblim, kas rīns pizdzīja pats no saviem kolēģiem. Bet šī gada saiferīt arī par Palestīnu, bet tak saņ jau bija leksam, nāk to bārdu. Fuck! Sorry, bet Zinta, tu neesi pelnījis, bet pat 4. Tas tā kā ir vienkārši, bet zem katrs kritikas. Zinta, tu būtu toreiz pelnīt arī 1. vietu. Ahujēni šitais bija, beidzot, vismaz kaut ko es sarakstīju. Ko sarakstījis, kas tas vispār bija? Viņš bija kaut tas izklausās nevis pēc atskaņām, bet pēc bērnu grāmatas kaut kādas. Kas tas vispār ir, bļē? Normāli, šitais bija labi. Kas tas bija? Bet šeit mums vajadzētu pauzēt pēc katra. Kaut katras rindas un diskutēt par to, ko viņš tur pateica, jo es reāli pieņemsim, zin kā, tas kopējā aina, ko viņš uztaisīja, kā viņš to deliveroja. Baļēt, viņš nogarlaikoja. Ja godīgi, es nezinu, man pavilkās. Es nezinu, es pavilkos uz to, ko viņš tur pateica. Hitlerūs, tas bija ļoti labs. Tas nav personīgi, es vienkārši saku, ka ir huiņi. Man liekas labi. Godīgs mans viedoklis ir pilnīgi mans godīgs viedoklis likās ļoti labi, beidzot cilvēks ir sagatavojies. Ar Es šādu performance viņš varēja arī varbūt tikt pret Dafiju cīnīties. Kur, bļēd? Smilšu kastē kaut Kur Fēliks? Kur pa Fēliks ir pateicis? Es gribēšu redzēt, kāds būs reāli pēdējos 3 gados čist, top 4 no šitāda miskas nav bijis. Nav tā bijis. Nē, labi, tu vērtēji pēc kaut kādas tur, pēc kaut kādiem citiem. Es vērtēju pēc viņa iepriekšējā snieguma. Arī iepriekšējo batlu sniegumu, ne tikai pēdējā, kur viņš nokūla vispār tur neko nesagatavojies.
Vienkārši, ja viņš būtu šādi sagatavojies pret Feliksu, es nezinu, vai Feliks būtu dabūjis. Kā viņš būtu sagatavojies, ka viņš nevar pabeigt pantu, jo viņam beidzās voice-crash kaut kāds? Nē, nu labi, whatever, pietika ar to, ko viņš pateica. Nu, pasaka, ko viņš pateica. Es tev saku, viņš tu tā mauc, ka es tagad tev nepateikšu. Nu, vienu lietu. Pa to Hitleru ūsku nodzēs, viņš tev cīgu uz lūpas, un tu staigās visu mūžu ar Hitleru ūsku, un es gan labi tevi labi rīnu. Ko tas nozīmē? Kā tas ir, ko tas nozīmē? Tieši to tas arī nozīmē. Ko es tam nodzēs cīgu uz lūpas, un tad staigās Hitleru ūsku? Nu, biļai, kas tas ir? Kas tas ir? Nu, tieši tas arī ir, tas ir tieši distrīti. Nē, es jau nesaku, ka tur kaut kas tāds baigi labi, bet man patika, kā viņš sev pasniedz šoreiz. Atskaņu nebija, flows bija tas. Viņš iesāka šo pantu pat ar to, ka viņš teica, ka es katru reizi nesu kaut kādu jaunu skanējumu vai ko tādu, un, biļet, skanēja vienkārši tā kā visu sezonu. Nē, nu viņš skan vienādi, bet tagad viņš mauca 2 tik ātrāk nekā visu pārējo. Nu, ja tev ir jāizlāst, piemēram, brauc kaut kur mašīnā vai esi jebkur, un tev ir variants klausīties šito bītu vai klausīties kā dzīpīsu šitā bītu. Ko tu izvēlēsi? Nu, godīgi. Klausīšos kā dzīpīsus bītu. Kāpēc? Kas ir? Bet bija labi! Ej, jau vienam troksi cī! Attevi. Ok, vienam troksi saucām! Ej, jau! Nē! Tas ir arī viņa pēdējais rauns šajā sezonā. Izrādām cieņu, ierodam troksti! Ideāli! Melošai, ka aiziet! Skaidrs, kas jādara šitā bija. Atkal spotā ar kārtējo bengeru, kuru gan jau sapisīs ar savējo Peteru. Samīzies, kad pūlī apkārt stāvēja treneri. Es no pirmās dienas jau tas skanēju perfekti. Smagnēji, terapeiti tev nepalīdzēs, jo es dodu pārknām tā kā hepatīts C. Saki nejūtīt kā sistēmā ketamīns, bet nevari noliegt to, ka nevienam nepatīc te. Zināju, būs sūdi kā no sliktas trafkas, jebkurš var uz mani droši liktas tafkas, jo varēju atnākt pat ar pliku vafeli, stilu pacelt un savākt te visas babkas. Kamēr tu pretī tikai bozarai, bet tādā garā drīz nonāksi tu lazaretē, un visas ambīcijas te tūlīt uzvar. Kā tu domā uzvarēt prāta spēli bez smadzenēm? Kaut kā baigi kūtri, skaitļi tā it kā tev laika trūka. Sarakstīto sūdu un laikam būsi visu mēnesi atkal tikai taisni būtis, kad repo cilvēkiem nāk ņirga Rīgā. Pacans pis koku kā ķirmi grīdā. Visu laiku apkārt tikai ņirbu un brīnās, no tās resnās galvas tais ķirmi pīrād. Ko? Pats piemini tas narenets daudz, saku starp tevi un repu varanas praug. Teikt, kā es tevis var pat baneris braust, izlākais battle reperis kopš darījus nav. Bet taisnība tavu vārdu neaizmirsīs, jo kurš cits vēl prasa saīsināt beats. Es tev nāku saīsināt dzīvi, repā iznīcināt, kā mūs salīdzināt drīkst. Katra tava performance ir samīsties un svīst. Šitā ir tā reize, kad tev nevajadzēja nākt. Tur bija izgriezts. Tur bija izgriezts gabals, jā. Jā, nu, līmenis ir pavisam cits. Nē, es gribēju pieminēt bišķiņu par to, ko dzīvi. Es aizmirsu, jā, visā tajā huņas jūrā, ko viņš tur monotoni pīsa. Bija divas atsauces, viena bija no Anča Skarabēja, un viena bija no PKI šādi, tas var notikums. Nu, un, bet viņš vismaz to Skarabēja daļu tā nenokūla, ka varēja saprast, ka tā ir referents uz Anci, kas bija respekt vismaz par to. Bet, nu jā, te Zalts neskaitot to, ka viņš atkal trešajā raundā sapišās. Nu, ir līmeni augstāk. Un nāk saīsināt dzīvi, repā iznīcināt, kā mūs salīdzināt drīkst. Katra tava performance ir samīsties un svīst. Šitā ir tā reize, ka tev nevajadzēja nākt, bet palikt mājās tā, lai neraizējās māte, jo laikā censtos mani apturēt nespēt. Es priekš tevis vienkārši rakstu par ekstrēmu. Tas ir to. Tais tikai dope, šito pat nevajag testēt. Te jau viss teksts sastāv no restēm. Tas tavs ko uz celiņa savāc ar restēm. Kamēr tavs sakāmais pārsvarā bestēm. Nu vai arī pārstrādāts ASV. Es visus jaunies saucamos te tresē, kamēr pārējiem parāda, kur tie gaps ej. 371 sauc mani pa karotnesē, un manuprāt, te nav ko ākstīties. Šitas uz tiem celiņiem vēl tikai mācībnieks, pilns ar cilvēkiem, nezina, ko stāstītiem. Kā nav jārunā, nevar beigt vārīties. Te saldais, ģipa desertu nāku, gribu nogalināt, man tas Dekstera prāts, un katrs pančs tev kā ar veseru trāpu. Darojas tevis labāki reperi stāv.
Ticēju, ka atnāks, tāpēc vēl mēnesi prasīja, kā prastās. Pareizāk teikt, jāsāk, savādāk būs bastā. Bļa, šis 3 dienas mani uz sīna atstāja. Tad atmet, ka no sezonas stāsies ārā. Fujaks laikam sapisies prātā, varbūt atkal kaut ko āksties. Tā kā pret dībo es eju dības tās ciet tālāk. Pēc dienas atsūt tomēr mauks līdz galam. Reizam ne vārda, jo kauns līdz malām. Visi attaisnojumi drausmīgi banāli. Un tikai palīdz tevi te daudzīt labāk. Vajadzēja klausīt un domāt, kas sakāms. Kā arī ņemt vērā to, ka tev sakāps. Gribēju tik... Gribēju fortūnas skavās, nonāci manās, bļa, bāns! Šitā mēs liekam uz šī brīdi. Es nezinu, ja godīgi... Nē, kā es tev teicu, jau pirmajā raundā bija redzams tas, ka Zelts nav pārliecināts, ka viņš nav pārliecināts. Jā, nu kāpēc tu nāc vispār? Tikpat labi varēja nenākt. Viņš arī nav cienīgs pa 3. vietā. Es tev piekrītu. Šī misē, no abiem diviem es tev arī piekrītu. Bet tā atšķirības starp viņiem ir tāda, ka mēs zinām un dzirdam to, ka Zelts māk flowot, Zelts māk sarīmēt, bet Zelts nav iemācījies tekstu. Turpretī Dzī nemāk flowot, nemāk sarīmēt. Nu labi, viņš māk iemācīties tekstu, bet viņam pat nepietiek skilla elpot, lai nomauktu visu. Ne, okei, jā. Jo Dzī sūkāja visās iespējamās kategorijās, un Zelts vienkārši, sūkāja vienkārši vienā lielā kategorijā. Lielā kategorijā, ka viņš katrā raundā sapisies 2 raundos un 3. nomācis, viss būtu bomba varbūt bijis. Bet although šis 3. rauns, viņš tur kaut ko varbūt... Bet tur bija kaut kas izgriezts, viņam noteikti reloads bija. Ar garantiju reloads bija. Īsāk sakot, kaut kā šķīdri. Vai! Zini, Ej, jau kā jūs pat! Es atdodu Dzī šo uzvaru. Viņam ir, vienkārši, es nezinu, kā bija dzīvē, kas tur kā pa tiem Rolandiem, bet ja šitā teikt, tu nokūli 3. cīnoties pa 3. tu neesi pelnījis. Lai vai cik viņš labi, varbūt tur kaut kāds salika rīmes, salika pants, visu pārējo kopā kaut kāds atskaņas. Bet ja tu šitā nokūli, tas ir tieši tāpatās kā Dzī. Viņam tad nav vietas vispār. Kam tad? Zalcē? Ja tu saki, ka... Es saku Dzī, kā? Bet ja tu saki, ka ja tu šitā vari nokūlt tā kā nokūli Zelts, tad tev nav ko, tad tu nevari uzvarēt. Tad viņam vispār tad Dzī nav ko darīt. Bet Dzī nenokūl tā kā Zelts šoreiz. Viņam vispār šeit nav, tā kā šajā batlā nav ko darīt. Viņš pagājušais, bet kas tas vispār? Labi, pagājušais. Ja viņš būtu pagājušais tā kā šoreiz sagatavojies, viņš noteikti būtu ticis tālāk. Jā, bet Dzī būtu, prasmes, būtu, repers. Es nezinu, ko mēs tagad spriežam. Es atdodu savu balsi par Dzī. Es principēc nevaru atdot par Dzī balsi, jo pirmkārt, tas, kas notika pagājušais, otrkārt, šitais, nav pat, tas, pat, viņam ar šitādu tempu, tev nevajadzētu tikt cauri vispār ar tādu flow pat atlasē. Tas tā kā, tas labi, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis. Es saku, nekā personīgi Dzī, man vienkārši necipīja. Vispār necipīja. Pats vainīgs par Dzī, es tev vajadzēju sagatavoties. Jā, grūti klausīties, un tu pats saki, ka tu maudz dažādi skanējumi, bet skan vienādi, un man ir garlaicīgi ļoti tiešām. Nē, bija labs, man likās atšķirīgi. Bija labi. Skatāmies, mums ir palikušas īstenībā, man liekas, 2 lapiņas, ne 2. Es palikuši 2 lapiņas. Tā kā ir. Tā kā mēs nevaram rakstīt katru savu lapiņu. Labi, paklausāmies, ko matos balss. Es saku Dzī. Tikai bēsls iedodam troksni! Tu saki Zelcam, jā? Spītīgi saki Zelcam. Nē, tas nav spītīgi. Ar tīru sirdsapziņu es saku Dzī huņu Zelts, bet viņš paņēma. Tu gribēji kaut ko pateikt? Pasaki. Iespēja vairs nebūs. Ja tu gribi, pasaki. Tev vai pēc žūrijas pasaki. Varēs pateikt pēc žūrijas? Pēc žūrijas. Jā, nē, pēc. Lai tas neizsaka neko. Jā, pēc tam. Davai? Jā? Ok, labi. Vēlreiz iedod maksimāli trokšķi šiem batlām un abiem džekiem. Kaut ko mēģināja, izklausies, viņš jau tur mēģināja kaut ko sakuļīt. Nē, viņš tur saka, ko attaisnoties, to pagājušo reizē gēs. Nē, whatever. Laiks ir Nē, gēs, zin kā, tur, ja viņš patais, man besīs, ja viņš patais kaut kā tādu attaisnojumu, ka visiem būs, Žūrijai ir maksimāli troksni. Mums ir 5 žūrijas cilvēki. Pirmais, kas teiks un atdos savu balsi uzvarētājam, kurš iespējams iegūs 3. vietu.
Ieraksti dzīvi. Es neko nesaprotu, bet... Sorry, dzīvi, vēl joprojām es palieku pie savu, bļaļ, huņi bija. Bija labs veču. Tev tā vajadzēja sagatavoties, tad, kad tu gāji pret Feliks. Es nezinu, es tā kā godīgi sakot jūtu lielu vilšanos vispār šajā projektā šobrīd, kad, bļaļ, kas tas vispār bija tikā. Bet, nu labi, paldies. Un vēl vienreiz mēs tiksimies. Es ceru, ka uz labāku batu nekā šo. Nu, nebija viņš slikts, bet tev neapmierināja. Viņš reāli bija, nu, tā kā... Vienkārši notika tā kā man patika. Jā. Paldies. Jā, visu labu. Paldies, Dzintar, visu labu. Un Zalts, paldies arī tev. Tu biji labs, bet ne tik labs, lai pārspētu Dzintaru. Vajag sagatavoties. Nē, Zalts, bļaļ, Zalts. Ja tu šo skaties, bļaļ, ja hujēni, es nezinu, viņi visu kaut ko tur, bļaļ. Kad viss ir sazvērējis. Jā, es nesaprotu, kas tas vispār ir, bļaļ. Paldies.